Latvijā Lāčplēša dienu atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju, jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Atzīmējot 106. gada dienu kopš Latvijas armijas izšķirošās uzvaras neatkarības karā, mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos īpaši novērtējam brīvību, neatkarību un mieru pašu mājās. Par aizsardzības spēju stiprināšanu, par karavīru vērtībām un misiju, arī par gaidāmajiem valsts svētkiem mūsu sarunas biedrs šorīt ir Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Labrīt! Labrīt. Sveiciens 11. novembrī. Mēs ar kolēģi runājām, ka šajā dienā noteikti daudz vairāk piedomā par sevi, par savu ikdienu, par savu valsti. Kādus akcentus pārdomās par Latviju pats esat izvirzījis sev šodien Lāčplēša dienā, kas ir kā atgādinājums par pārvarētajām grūtībām, tajā pašā laikā par ticību un cerību? Jā, šī diena mums visiem liek atcerēties par tiem varoņiem pirms 106 gadiem, kā jūs minējat, bet tās pārdomas, kas man ir tas, ka ar vien vairāk to redzu tikai mūsu rindās. 11. novembris, 18. novembris, tie nav tikai karavīri, zemesargi, kuri piedalās dažādos pasākumos, organizē, ir pat otrādā. 11. novembris ir svētki, kur mēs izejam kopā ar sabiedrību, un man liela gandarījuma ir redzēt to, kā ir mainījies ģimenēm, kolektīviem, daudziem cilvēkiem visā Latvijā. Šajā dienā un 18. novembrī tiešām gan pieminot, sākot šo nedēļu ar pieminot mūsu varoņus, mūsu cīņas, un nonākot līdz pat 18. novembrim, kurā mēs svinam jau svētkus, kas ir mūsu valsts dibināšanas svētki. Un tās pārdomas man liek zināt un saprast, ka mēs novērtējam tas, kas mums ir dots, šī brīvība, tikai galvenais nešaubīties par to. Nešaubīties par sevi un par to, kas mums ir dots. Visai patīkamas atziņas, ja mēs runājam par šodienu, bet ja jūs arī varētu mums ieskicēt, kas pat laban ir galvenie nosacījumi valsts aizsardzības nodrošināšanā, kas ikdienā, jūsuprāt, būtu vēl tomēr stiprināms, kur vēl kāda lielāka uzsvara būtu liekami? Ļoti aktīvas ir. Daudz, kur es minējis, tiešām šīs dienas tie apstākļi apkārt ir radījuši to, ka mēs jādarbojas visos trīs virzienos, kas mums tiek doti. Uzturēt savas kaujas gatavības, būt gatavi jau šodien dažādiem izaicinājumiem, lai tie būtu lieli vai mazi. Un tas prasa daudz no visiem mūsu karavīriem, zemesargiem, civiliem darbiniekiem. Bet paralēli tam ar lielu jaudu mums ir jāattīsta savas spējas tālāk. Atbilstoši tiem plāniem, atbilstoši tiešām mums uzticētajiem finansējumam, prieks un gandarījums un pateicību visiem, kas atbalsta šo finansējumu piešķiršanu mums, kuru mums apzinīgi būs jāapgūst tiešām būtiskās vajadzīgās spējas, kas nodrošina mūsu valsts aizsardzību, atbilstoši tām prasībām, kādas mēs varam redzēt jauno karu izaicinājumā. Un trešais virziens jau ir ikdienas, tiešām spēju uzturēšana caur mācībām, caur operācijām. Kā nekad gandrīz mēs esam iesaistīti šobrīd dažādās operācijās, atbalstot iekšlietu ministrijas struktūru vienības, valsts drošības iestādes, rūpējoties par mūsu gaisa telpas, jūras telpas drošību. Tas ir to šī brīža apstākļu pieprasījums. Tas viss ieliek mūs tādā diezgan ātrā gaitas ritenī, kas griežās, bet ir jāpaspēj arī tomēr, kas jāizdara ir šodien, atcerēties vēsturi un pieminēt mūsu varoņus. Ņemot vērā tos apkārtējos ģeopolitiskos apstākļus, kurās no aizsardzības spējās varam teikt, ka sasniedzam tiešām būtisku progresu, un kurās spējās varbūt nesoks tik raiti, kā vajadzētu? Visās iet balansēt, un tas ir tas, ko es gribu, jo ja mēs būsim tikai vienā spējā atkarīgi vai izvirzījušies uz priekšu, mūsu spējas būs tāpat ierobežotas. Kā vienmēr saka, vājākais ķēdes posms ir tas, kas nosaka visu kopējo. Un mums ir jāattīst visās kaujas funkcijās savas spējas. Jāspēj tikpat labi izlūkot un saprast informāciju, cik spēt pēc tam manevrēt un pielietot netiešu uguns atbalstu. Skaidrs, ka ir vairāk lēmumu pēdējos gados pieņemt, un prioritāte ir tāpēc bijusi, un tie lēmumi šajā jomā pieņemt, kas ir pretgaisa aizsardzība. To es esmu minējis. Mūsu rīcības spējas saglabāšana, lai kāds arī būtu pirmais krīzes vai kara moments, šī rīcības spēja ir svarīga. Un mēs redzam, kas notiek patreizējā kara darbībā, Krievijas karā pret Ukrainu. Gaisa triecieni ir tas, kā mēģinās satriekt mūsu rīcības spēju, mūsu sabiedrības uzticību, mums vai vēlmi tiešām atbalstīt to, ko mēs darām, mūsu kritisko infrastruktūru. Ar to jāsāk.
lēmumi tur ir pieņemti, kur nākamajā gadā jau arī vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas nāk iekšā. Bet skaidrs, ka šajos gados, saprotuši, mēs nerunājam vairs par klasisku pretgaisa aizsardzību. Tāpēc dažādi iegādes pētījumi, darbības, pieredzes pārņemšana ir par visiem slāņiem. Un, protams, šobrīd tas ir pret dažādām autonomām, bezpilotu sistēmām, raķetēm un tam līdzīgi, kas ir dažādas. Sākot no maziem, pavisam mikroklases apdraudējumiem, kur ir viena risinājuma, un pavisam citiem, ko mēs redzam jau Ukrainā. Pie tiem mēs strādājam, ieviešam, pētam, testējam, kas būtu labākās iekārtas kopīgi ar sabiedrotiem. Jūs redzat, kas Eiropā daudz kur notiek, un mēs šādi arī apmainamies pieredzē. Cits joprojām manevrs otrā sadaļa, pēc tam, lai mēs manevrētu, tur teikt arī lēmumi attiecībā uz mūsu mehanizētās brigādes stiprināšanu, kaujas tehnikas iegādi. Tur būs galvenais uzsvars nākamajos gados jau sāk viņu implementēt, iekļaut mūsu struktūru, apmācība, karavīru rekrutēšana, kas turpinās. Dažādu procedūru izstrādāšanu, papildus aprīkošanu pret jaunajiem apdraudējumiem. Un trešais tālākais mūsu triecienspējas, dziļās triecienspējas, tātad mūsu tālās darbības, gan artilērija, gan drona spējas, tie nākamie, kur vēl tiek pētīts labākie risinājumi, atbilstošākie mūsu vajadzībām, bet arī pirmās iestrādes, jau pirmās līgumi daļas ir, bet, kā esmu iepriekš teicu, mums vajag vairāk. Pret to apdraudējumu, ko prasa mūsu patreizējā situācija, NATO aizsardzības mērķi, mūsu pārliecība par to, lai būtu daudz lielāka par to, ko mēs spējam izdarīt, prasa vairāk. Bet virzieni ir, bet arī balansēta pieeja. Balansēta pieeja visās spējās ar noteiktajām prioritātēm, protams, kā teicu, pretgaisa aizsardzība, manevrs, robežas stiprināšana un tad arī mūsu ietekmes spējas, artilērijas vai dronu spējas tālumā. Šī pašreizējā situācija mēs neapšaubāmi runājam, arī jūs jau pieminējāt par pavisam mums tuvu notiekošo karu Ukrainā. Es domāju, arī nenoliedzam, tas ir tas, kas iegrieza šo jūsu vārdiem teikto ātrgaitas riteni. Vai mēs pietiekami daudz mācamies no Ukraiņas skaudrās pieredzes, ja mēs runājam par drošības jomu Latvijā? Ko mēs no viņiem aizgūstam, vai pietiekam lielā apmērā, vai saprotam vispār to nopietnību? Es par to nešaubos jau pat no 14. gada. Mēs aktīvi esam sekojuši tas, kas tur ir noticis, kāda varētu būt scenārija apdraudējuma attīstībai, runājot gan arī ar Ukrainas karavīriem, bet īpaši jau sākot no 22. gada. Es teiktu, gandrīz patstāvīgi mums ir kādi karavīri, kuri ir apmaiņā, pieredzes apmaiņā gan Ukrainā, gan arī Ukrainas karavīri vienības dažādas apmeklē mūs. Pēc mūsu uzaicinājuma paralēli arī varbūt gūstot kādu rehabilitāciju, un arī šeit dažādas jomas. Tas nav tikai par droniem, kas, protams, ir viena no tām, ko visa sabiedrība pamatā redz, un balstoties uz viņu pieredzi arī mēs esam izstrādājuši savas mikroklases drona apmācības programmas, izvērtējuši, kādas struktūras mēs veidojam, daudzas tehnoloģijas, bet arī citas jomas. Īpaši jau attiecībā uz to, kā mainīt taktiku, kā pasargāt savus spēkus, kā nodrošināt izdzīvošanu šādu apstākļu, pretinieku apstākļu ietvaros. Tagad tas ir ietekmējis mūsu attīstības plānu, mūsu apmācību programmas, bet arī tur daudz ceļu ir ejam uz priekšu vēl. Pārmainīt apmācību programmas, attīstības plāns, kas būs arī jāpārmaina atbilstoši arī dotajiem finansēm. Es esmu pārliecināts, ka mēs pietiekami daudz daram un īstenībā mēs varam būt kā starpnieki daudziem mūsu sabiedrotajiem rietumos, jo mums ir zināms tomēr priekšrocības gan tūms, gan dažkārt arī trofejas valoda, ko mēs varam izmantot savā starpā, gan arī savu kaut kādu vēsturi, ko mēs daudz labāk saprotamies ar Ukraiņiem. Jā, jūs kontekstā, protams, pieminat arī drošības finansējumu. Tas ir tāds jautājums par to, kādu pamatu ieliekam turpmākajiem gadiem drošības kontekstā. Ja mēs raugāmies tajos skaitļos, 4,91% no IKP ir vairāk nekā 2,1 miljārds eiro. Vai sabiedrībai droši varat teikt, ka jā, visiem plāniem pretī tiešām ir skaidri sasniedzami mērķi, kur tad šis finansējums arī tiks izmantots spēju stiprināšanā? Tas pieprasījums, kas ir nācis papildus finansējumam, ko mēs esam tiešām balstījuši uz konkrētiem mūsu vajadzības plāniem apdraudējumu, jo visi plāni veidojās no tā, kā mēs redzam apdraudējumu, liekot pretī mūsu patreizējās spējas, izvērtējot, kas mums trūkst. Un otrs ir mums uzticētie NATO kopējie, NATO spēja attīstības mērķi,
kuras mēs esam apņēmušies izvirzīt. Un līdz ar to katrs šis aprēķins par to, kas mums ir nepieciešams, ir balstīts mūsu jau veiktajās izpētēs par to, cik tādu spēju ieviešana varētu maksāt. Tie nav tikai līgumi par konkrēto tehnoloģiju iegādi, mašīnu, platformu, bruņojumu, munīciju, bet viss, kas papildus iet, papildus personāls nepieciešamais, cik nepieciešams finansējums to uzturēšanai, kas ir pamatā apmācība, infrastruktūras veidošana, vai nu kur šis personāls uzturēsies, kur mēs remontēsim šo tehniku, kur mēs uzglabāsim papildus munīciju, sabiedroto spēku uzņemšanai nepieciešamais finansējums, lai viņi arī šeit kopā ar mums būtu. Tā kā katrs tas spēja pārvēršoties ciparos ir tiešām pamatot tajā, kas mums ir nepieciešams, bet vienlaicīgi arī saprotot, ka savelkot to kopā, ko mēs varam saņemt šajā finansējumā, balansējot tos, kas ir tās pirmās prioritātes, kuras mums vajag iegūt jau šogad, nākamgad. Atkal jau skatoties uz apdraudējumu, ko var Krievija radīt šogad, nākamgad. Tas noteikti nav tāds apdraudējums, kādu viņi varētu radīt pēc 10 gadiem, ja viņiem būs laiks atalpai un atjaunot spēku atjaunošanai. Ja, tad balstoties uz šo mēs arī liekam savas prioritātes. Par karavīriem runājot, kā jūs teiktu, cik iekārojams darba devējs, darba vieta ir NBS, un vai jūs apmierina tas, cik daudz izvēlas šo profesiju karavīrs? Šeit vienmēr var balstīties uz statistiku, un šobrīd es teiktu, tā ir stabila, ar pieaugošu tendenci. Ļoti lielu palīdzību tam sniedz valsts aizsardzības dienests, tā jauniešu pieredze valsts aizsardzības dienestā iespējams iedot to pārliecību, ka tā varētu būt profesija. Ja varbūt ne visai dzīvei, bet tas, kas nākamajos gados, kamēr nav izveidojies varbūt pieredze vai sapratni par to, kā tālāk darīt atlikušajā laikā savā. Un tā ir iespēja sev pārbaudīt, testēt, iegūt savu papildu zināšanas. Tagad paskatoties tiešām šogad, vairāk kā 500 rekrutētie karavīri, līdzīgi kā pagājušā gadā, vēlētos varbūt vairāk, lai augtu, mums vajadzības ir. Bet ceturto daļu jau vairāk kā ceturto daļu veido tiešām tie, kas ir bijuši valsts aizsardzības dienestā. Tas liek man pozitīvi cerēt, ka arī pieaudzējot valsts aizsardzības dienestu, kur šobrīd mums ir 1000, nākamgadējiem uz 1500, tas dos iespēju arī rekrutēt vairāk profesionālā dienesta karavīrus. Bet tur, kur šodien aicinu, neapstāties arī visās citās kategorijās. Mums ir vajadzīgi gan zemesargi, kas arī, kur cipars ir jāaudzē tālāk, un daudz bieži iepriekš arī minējis, neatliekam šo lēmumu. Šī varbūt ir tā diena, kad to izdomāt. Kļūt par brīvprātīgiem rezerves karavīriem un būt mūsu patstāvīgi rezervē, izējot 3 nedēļu kursus, arī ir šī iespēja. Tāpēc tur ir mans aicinājums. Zinu, ka tas ir jāpārunā ar ģimenēm, daudz, kur tas nav viena cilvēka lēmums. Un šeit tad es arī varbūt bez tā, ka karavīriem visiem šodien pateicos zemesargiem, bet arī viņu ģimenēm par to, kas ir veikts mūsu spēju veidošanā. Jā, šis rīts ir īpaši arī mums, jo mums studijā pēcāk būs arī 2 zemesargi, arī vairāk valsts aizsardzības dienesta karavīri, jaunieši, kas šobrīd tur arī diena. Kā Nacionālajiem bruņotajiem aizritēs 11. novembris un 18. novembris? Jā, ar plašu sirdi, ar siltumu sirdī, ar domām par to, ka mēs esam kopā ar mūsu sabiedrību. Kā teicu, šodien vairāki pasākumi ir, kurus tiešām mēs organizējam, gan sākot šorīt ar dievkalpojumu, piemiņas mirkļi, brāļu kapos. Īpaši, man liekas, emocionāls ir vakara pasākums, vakara junda, kur mēs pieminam neatkarības kara varoņus. Bet lielākoties visā valstī, daudzās vietās, pilsētās, mēs būsim tikai dalībnieki. Sabiedrības, pašvaldību organizētajos pasākumos. Un es gribu uzsvērt, tie nebūsim tikai mēs. Jau kuro gadu ar mums kopā ir mūsu sabiedrotie. Arī viņi ir daļa no mūsu patreizējās vēstures, bet viņi bija daļa arī no mūsu neatkarības veidošanas. Tāpēc gan pateicoties viņiem, gan arī viņiem atgādinot šo neatkarības un brīvības lomu, mēs viņus redzēsim īpaši šodien Latgalē pamatā, Daugavpilī, Preļļos, Līvānos. Šajās pilsētās būs mūsu vienības, kuras pat aizsno no savām apmācībām. Tātad mācības, kuras bija pēdējās nedēļas, nobeidzās, man liekas, ar šādu tiešām sirsnīgu emocionālu mirkli. Un 18. novembrī, protams, tas būs mūsu diena, kur mēs spēsim parādīt savas spējas, savu attīstību militārajā parādē, kuru es vērot gan klātienē, gan televīzijā. Aicinu visus mūsu iedzīvotājus būt ar mums kopēji svētkos, bet arī 18. novembris arvien vairāk. Mēs esam tā mazā daļa visā kopā,
kopējā pasākumā. Vairāk tas ir mūsu iedzīvotāji atbalsts mums, ticība savai valstī. Un es tiešām šajā dienā novēlu visu to tālāko, ko mēs darām. Tad katrs savā darbā paveiktajā ieliekam to mūsu varoņu, lāčplēšu garu iekšā, un tad mūsu nākotne būs tāda, kādu redzēja arī mūsu varoņi pirms 106 gadiem. Jā, nu varbūt esat tā mazā, bet tomēr ļoti spēcīgā un arī nepieciešamā daļa mūsu valstī, mūsu aizsardzībai. Paldies, un lai tiešām arī izdodas visas ieceres gan 11. novembrī, gan 18. novembrī noteikti sveiciens arī visiem, ar kuriem ikdienā ir saistīts Nacionālajie bruņotie spēki. Paldies šorīt par sarunu. Jā, paldies jums! Paldies! Priecīgs svētks! Priecīgs svētks!